Nekas nav svarīgāks par drošību. Tā uzskata Eva Vitone, kura, lai pārsteigtu bērnus 1. septembrī, izveidoja drošības festivālu, iesaistot 5 dažādus dienestus – valsts policiju, pašvaldības policiju, Sarkano krustu, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un valsts meža dienestu. Es domāju, ka šīs visas jomas ir ļoti svarīgas gan ikdienā, jo bērni ir tie, kas māca arī vecākus, jo viņi uztver ļoti personīgi un ļoti tieši. Un tāpēc mēs noteikti, mūsu Saulītes kolektīvs, esam pārliecināti, ka pirmsskolā ir jāsāk par šīm drošībām runāt. Tomēr tas bērns redzot mūsu darbinieks, kas darbojās dažādās nozarēs un parādot caur rotaļām dažādas lietas, ko viņi nekad nav redzējuši, tas viņiem ir interesanti, un es domāju, ka kādam arī kaut kas paliks atmiņā. Protams, arī šīs te mūsu klātiene, esot formas tērpos, tas arī tomēr atstāja kaut kādu iespaidu bērniem pozitīvā ziņā, es ceru. Jau zinību dienas rīta agrumā bērnus pie pirmsskolas izglītības iestādes sagaidīja ķepu patruļas suns vārdā Skaja, kura animācijas filmā pārstāv gaisa glābšanas dienestu. Tāpat vēlreiz atkārtot savas zināšanas bija aicināti arī vecāki. Vecākiem tika uzdāvināts arī drošības ABC, kā jāmāca, kā jārunā ar bērnu, tā kā vecāks ar mēs sevi izglītojam 7 rītā. Šis festivāls noteikti palīdzēs un arī vecākiem liks saprast, ka nav ar policiju vai ar kaut kādiem tiem dienestiem jābaida, bet tiešām ir jāsaprot, ka ir jāprasa palīdzība. Mammai jābūt darbā, bērnam vienam pašam mājās, ka viņš nedrīkst, teiksim, tur gatavot ēst viens pats savā nodabā. Ja? Nu, ir tā drošība, kas arī ir ģimenē jāizrunā un mājās. Ja? Nav tikai bērndārzos vai skolās. Jau pirmsskolas vecumā bērni skaidri zina, kādu profesiju vēlas darīt nākotnē, un vairumam interesē tieši darbs kādā no glābšanas dienestiem. Par ātro palīdzību. Jā, un kas tieši? Tu gribētu būt dakteris vai šoferis? Dakteris. Tu kādreiz arī gribētu būt pašvaldības policists? Jā. Viņi ķer zagļus, apstādina mašīnas, viņi sargā cilvēkus. Bet tev nebūs bail ķert zagļus? Nē. Tāpēc, ka es būšu tad liels vīrietis. Gribētu kādreiz būt par mediķi vai par ugunsdzēsēju? Kāpēc? Es gribētu būt par mākslinieci, tāpēc. Tā kā mana māsa. Dienestu pārstāvji atklāja, ka ir svarīgi bērniem stāstīt par dienestiem un mācīt stresa situācijās neapjukt, bet gan izstāstīt visu nepieciešamo, lai glābēji pēc iespējas ātrāk var steigt palīgā. Jo pat 6 gadus veci bērni apmulst, kad viņiem vaicā, kādā adresē viņi šobrīd atrodas. Tad, kad ir notikums, mēs vienmēr jautājam pirmais, kur tad jums ir noticis tas. Ja? Un tad arī, teiksim, Brīvības ielas ir visās pilsētās, lielās ielas ir visās pilsētās, un tad tā pilsēta arī ir svarīga. Un, tā kā mums ir svarīgi bērniem stāstīt, kur ir noticis un kādās situācijās jāsauc palīgā. Es zinu tikai ugunsdzēsējiem palīdzību. 112. Par drošību ir jārunā, tāpēc šāda veida pasākumiem pirmsskolas izglītības iestādēs ir liela nozīme, lai mācītu bērniem, kā uzvesties dažādās situācijās un kur vērsties, ja notikusi nelaime. Nīceta Anna Stariņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni, speciāli RTV.